Nākamajā vingrinājuma kompleksā mēs savienosim Reebok EasyTone apavus ar jogu. Reebok EasyTone boti ir aprīkoti ar zoli, kas speciāli rada papildus nestabilitāti, tādējādi maksimāli iesaistot dibena, kāju un ikru muskuļus darbībā. Un vingrinājums demonstrēs Santa. Sāksim ar iesēdieniem uz pirkstgaliem. Izliec rokas plecu augstumā, iesēdies, līdz tavs dibens nolaidīsies ceļu augstumā. Izstiepies uz augšu un pacelies pirkstgalos. Izpildi vingrinājumu 20 līdz 30 reizes. Nostājies koku pozā. Vienu saliektu kāju novieto uz otras kājas iekšējās daļas. Var likt līdz pat augšstilbam vai atbalstīt par ikru muskuli. Izliec rokas priekšā plecu augstumā un lēnām virzi vienu roku sānis un atpakaļ taisni. Izpildi vingrinājumu 10 līdz 15 reizes ar katru roku un tad maini kāju. Nostājies taisni, iesēdies ceļos, noliec vienu kāju priekšā uz pirkstgala balstam. Pacel rokas plecu augstumā, izveido ovālu un cilā priekšā nolikto kāju augšup un lejup. Izpildi 20 līdz 30 reizes, piecelies atpūties un samaini kājas. Nākamā poza saucās dejotāja poza, viena no graciozākajām jogas pozām. Nostājies taisni un aizmugurēji satver ar plaukstu pēdu no iekšpuses. Brīvo roku noliec plecu augstumā un ar krūtīm stiepjoties uz augšu, velc pēdu uz augšu, cik tālu spēj aizsniegties, saglabājot līdzsvaru. Noturi pozu 15 līdz 30 sekundes, tad samaini kāju. Atkārto šo vingrinājumu ar katru kāju 2 līdz 3 reizes.
Nākamais vingrinājums spēcīgām kājām. Izliec platu soli uz aizmuguri un iesēdies tā, lai priekšējais cēlis atrodas uz 90 grādu leņķī. Pacel rokas virs galvas, ar krūtīm pastiepies uz augšu un sasprindzina vēderu. Noturi šo pozu pusminūti līdz minūti. Pēc tam maini kājas. Nākamais vingrinājums ne tikai attīstīs visu tavu ķermeņa muskulatūru, bet arī uzlabos līdzsvaru. Nostājies taisni, pacel vienu kāju no grīdas un sagriezies ar pleciem un gurniem vienā līnijā ar pēdu. Tad lēnām laižot ķermeņa augšdaļu uz leju, cel kāju uz augšu. Skaties vienā punktā līdzsvaru noturēšanai. Noturi pozu 20 līdz 30 sekundes. Tad lēnām maini uz otru pusi. Nākamais vingrinājums guļu stāvoklī uz muguras saliektām kājām. Kājas gurnu platumā. Pacel gurnus no grīdas. Savieno plaukstas, ar rokām atbalsties pret grīdu. Ieelpo un uz izelpu pacel gurnus augstu tā, lai ķermeņa priekšpus izveidot vienu taisnu līniju. Noturi. Un, ja tas ir pa vieglu, pacel vienu kāju augšā taisnu no grīdas. Noturi šo pozu 30 sekundes līdz minūti. Tad atpūties un izpildi vēlreiz vai samaini kājas. You make me feel alive.
Nākamais vingrinājums visu tavu ķermeņa muskultūru padarīs spēcīgāku. Nostājies taisni, kājas gurnu platumā. Noliecies pie saliektiem ceļiem un ar rokām lēnām aizej uz priekšu līdz balsta pozai, kad tavs ķermenis izveido vienu taisnu līniju. Tad pacel gurnus uz augšu, atgriezies atpakaļ balsta pozā un piecelies stāvus ar roku palīdzību. Nostājies taisni un atkārto vingrinājumu vēl 20 līdz 25 reizes.